Kristus izveidoja savu draudzi, viņš neiedeva konfesiju, un mēs ticām tas, ko Bībelē rakstīts, un sekojam tam, kā Jēzus mums mācīja. Viņa apostoļi. Gribu varbūt teikt, viena no tām galvenām lietām, kad Kristības svētajā garā ļoti svarīgi ir pieņemt ar dzīvnēm, lai varētu lūgties. Viņš viņam tiešām tāds viņam spēki nav šienas. Nelēs lūgt. Jā, tikai mēs neticam tai mūsdienās, tai nekontrolējam, nesaprotāju runāšanai. Mēs ticam, ka tagad apostoļiem nāca, tad viņi runāja īstās valodās un cilvēki saprata. Tas bija Dieva spēks, bet mūsdienās ir tāds viltus gars, kurš tēlo viņu. Viņš tā kā tēlo par kādas tās mēles. Viņš atklāja patiesību par šiem ienaidnieks, viņš cenšas sakropļot katru Dievu vārdu. Nē, es rakstīju lasīju vienkārši apostoļu darbos, tur rakstīts, ka viņi tur bija visādām tautām sapulcējušies, ka viņi varēja runāt, dzirdēt visām tām valodām. Jā, tās bija mēļa dāvana. Jā, bet ir šī valoda, kur rakstīts, neviens to nesaprot, jo viņš, Dieva bērns, lūdzu garā noslēpums. Rakstīts, neviens. Tātad neviens. Jā, 14. nodaļā tur runāts par to runāšanu draudzē, un tad draudzē nevar saprast, ja viņš runā citā valodā, tad, protams, ka nevar saprast. Tāpēc tur rakstīts, es lūkšu ar garā, es lūkšu ar saprašanu. Tā, lai arī kāds cits var pateikt āmen. Jēzus lūdzu vienmēr sakarīgās valodās, viņš nelūdzu kaut kādu. Neviens apostoļiem tā nedarīja. Bībelē tā nedarīja. Tas ir tikai pēdējos 2 gadsimtos tāds ir. Tas ienāca no austrumu reliģijām. Tas ir cits gars, kas tēloja svēto garu. Viņš izliekas par gaismu. Ļoti interesēts šo te doktrīnu, kas sagrozīt šobrīd. Es atdošu, kā teikt, viņi ir sagrozīt. Nu, tāpēc mēs ticam vienkārši Bībelē, jo atnāk cilvēki no malas un saka, mums tas jādara, bet ja Bībelē tā nav rakstīts, es tā nedaru. Man Mārtiņš Luters nav nekāda autoritāte, jo viņš pielūdza svētos. What does he say? Wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So you were anti-pride? I am anti-sin. Oh, right. Okay. Every sin. Okay, nice. I am on God's side in this world. Es domāju, ka es nenoliedzu. Tā, kas mēs tādu Dievs brīnumus dara. Viņš vienmēr darīs brīnumus, jā. Protams, ka ir rakstīts arī kādi ienaidnieki, kā ragainis, tad darīs brīnumus. Jā, pēdējā laikā ir ceļšķi, ka viņš liks ugunī no debesī nākt un viņš pievils tos, kuri ir nepaklausījuši patiesībai. Kā man teica viens, kurš ir līdzīgā domās ar jums, viņš teica, ka 99%, kas tajās draudzēs runā mēlē, tas ir no velna. Tāpēc, kā kad uz ielas satiek cilvēkus, kur ir velna apsēsti, viņi runā tieši tāpat. Augi parādi, protams. Bet tur tā milzīga atšķirība. Tā, kad Dievs deva, viņš deva pilnīgi kaut ko skaidru, kaut ko nebijušu. Piemēram, cilvēks nav nekad runājis vāciski, un viņš perfekti runā vāciski. Tad, kad velns dod, viņš dod kaut kādu pakaļdarinājumu lētu. Jo to var ieiet YouTube, un tu vari pasīties, kā runāt mēlēs, un es varu sākt runāt. Bet Dievs tā nedeva. Ir rakstīts, ka gars dod tā, kā viņš grib, nevis tā, kā cilvēki grib. Ka jūs nebūtu pārsteidzīgi vārdos, vai nebūtu tā alga, ko Dievs saka tiem, kas ir zaimoši svēto garu. Nekad nebūtu. Jā, man liekas, ir ļoti uzmanīgi jārunā par vārdiem. Jā, tāpēc nevajag viņam piedāvāt. Svētā gara izpausme kaut ko teikt, bet svēto garu tas ir. Jā, tāpēc es domāju, ka svētajam garam nevajag piedāvāt velna izpausmes. Tas ir ļoti zaimojoši patiesībā. Jūs nevarat teikt, ka tas ir svētais gars, jo tas ir zaimojoši. Piemēram, tas tur jauneklis, kurš bija ar šo te mēnesi sardzīgs. Viņš nokrita zemē, vārtījās, un viņš bija velna apsēsts. Un cilvēki mūsdienās redz to pašu, un viņi saka svētais gars. Zaimošana. Viņi runā ļauni par svēto garu. Viņi nerelēsa Bībeli. Jā, lai atver acis. Kur ir torte? Torte? Kāda torte? Torti gribu. Jūs no Šlesera gribējāt torti? Jā. Tad viņam jāprasa. Es neesmu viņa... Es tikai stāstu cilvēkiem par to, ka jāatgriežas no grēkiem. No grēkiem, jā. Tas ir svarīgāk nekā viss pārējais. Tagad grēki. Tagad ir grēcīga pasauli. Viss pasauli ir otrādi atgriezies. Jā, bet katrs individuāli mēs tiksim tiesāti pie Dieva. Bet ja Dievs tagad to visu redzētu, kas pasaulē notiek, es nezinu, kā viņš to pieļaut, ka ņem uz šauj, cik grib. Viens cilvēks nomirst te kaut kur, viss raud, viss pārdzīvo. Tad, kad tur 10 nošauj,
Un neviens neko nesaka. Un Dievs arī Viņš ir ļoti lēnprātīgs, viņš gaida, kad cilvēki atgriezīsies. Bet viņš ir nolicis dienu, kad viss tiks iztiesāts. Visa netaisnība. Bet man liekas, ka pasaule aizies galīgi. Jā, aizies, un tad nāks Dievs. Un tad nāks jauni. Viņš nāks ar, kā rakstīts, uguns liesmās, un viņš tiesās pasauli par viņu bezdēvību. Tā runa, ja? Tā es tiešām nesaprotu, kā Dievs atļauj šito visu trakot tagad. Bet, ka viņam ir tiesas diena. Ir noteikta diena, kad viss tiks iztiesāts. Visas mazākās lietas, arī jūsu rakstīts, ka cilvēku dzīvības cilvēku grāmatas tiek atvērtas, un arī jūsu grāmata tiks atvērta, un Dievs skatīsies pēc darbiem. Kādi ir tur bieži darbi, un tad tur ir mēli, tur ir skaudība, tur ir aprunāšana, viss kaut kādas lietas, un Dievs to visu iztiesās. Un ir rakstīts, ka tas, kurš nav rakstīts dzīvības grāmatā, tas tiks iemests uguns ezerā. Tas, kurš nav glābts caur Jēzus asinīm. Nē, bet tas tā var runāt to, bet viss tā pasaule tagad ir sagājusi pilnīgi rīstē, vēlns ar apālu. Jā, tieši tā kā Jēzus teica, ka visa pasaule būs briesmīga pirms viņa nākšanas. Bībelē vēl nav rakstīts par to, ka būs pienāks tā diena, kad vēlns tā visu. Viņš valda, jā. Viņš valda.